представителю этой организации Guntaru Valensu. Un viņš runās latviešu valodā, un es ceru, ka jūs visi sapratīsiet, vai ne? Klausamies uzmanīgi. Labdien, cienījamies skolnieki, man liels gods tādā skaistā dienā, kad jūs savus panākumus atzīmēja šeit piedalīties arī, lai jūs sveiktu arī mūsu izsludinātāju konkursā, kas tika veidots atkrituma apsaimniekošanas pīrūra vārdā. Es esmu Guntars Valens, valdes loceklis, un praktiski mēs izveidojuši tādu tradīciju, ka tagad, pat cik šī ir jauna iestāde un jauns, teiksim, projekts arī Jūrmalā. Un es domāju, ka visi mēs kopā gribam redzēt savu pilsētu skaistu, sakoptu. Un es domāju, ka arī jūs visi ņemat aktīvu līdzdalību atkritumu šķirošanā un pilsētas kopšanā. Un mēs šogad mūsu kalendārijas tika veidots ar domu, teiksim, lai visas mūsu apvienības ietilpstošās pašvaldības, kuru ir 9, tiktu atspoguļotas, un visu pašvaldību skolu atsevišķo skolnieki, kas piedalījās šajā konkursā, tiktu ievietot arī viņu zīmējumi šajā kalendārītē. Ja? Un man prieks, ka no jūsu skolas arī piedalījās vairāki skolnieki, un šeit ir 2 skolnieku zīmējumi ievietot šajā kalendārā. Varbūt es arī nodemonstrēšu. Šeit ir Jūlija mēnesī ir par Jūrmalas pašvaldību ielikt informāciju. Šeit ir jūsu skolas skolnieces Anetas Volkovas zīmējums, 6. klases skolnieces. Anita. Anita Volkova. Es gribētu apteikt, un jūs 2 kalendārīšus, un šeit ir tie produkti, kas tiek no atkritumu savākt no makultūras pārstrādes rezultātā, tiek izveidots jauni produkti. Un visus arī aicinu skolniekus piedalīties makultūras vākšanu un nodošanā un visādā veidā, teiksim, atbalstīt šos konkursus. Es jūtu, ka jūsu skolas skolnieki ļoti aktīvi un redzējušies iepriekšējiem apsveikumiem un aizsveicāt. Анета Волкова, 6 класс. Ребята, аплодисменты ваши. Анета, погоди. Анета, встань сюда, подожди еще при второй. Šajā kalendārītī arī ir izvietots kaut kur vidusskolas 5. klases skolnieka Ričarda Liepas zīmējums, kas ataino Jūrmalas simbolu, mūsu bruņu rupuci. Ričard Liepa, 5.